Labvakar, labdien un sveiciens un čau visiem mūsu klausītājiem. Mēģinam ierakstīt otro reizi, jo pirmo reizi medinieks nepiespieda rekordu pogu. Jā, jūs palaidāt garām iespējams foršāko konspirācijas teoriju, mēģināsim atkārtot, bet čau visiem, čau Karlson, čau mīļie foršie klausītāji. Jā, šodien jau 3. epizode, vai ne? Uzņemam apgriezienu. Grūti visas saskaitīt, jā. Jā, un pavisam drīz jau būs 4. un tad 5. kur iesim varbūt mēģināsim iet gaisā vēl vairāk, jo būsim ietrunējušies. Slēgsim ārā inkognito režīmu, jā. Jā, tieši tā. Un zini kā ir? Mēs ļoti daudz runājām iepriekšējā reizē par nopietnām lietām, par visādiem teiksim tā, slēptajiem cilvēkiem vai kaut kādu vāru pastāvošu un tā tālāk. Tas man lika domāt par konspirāciju teorijām, jeb sazvērestības teorijām. Jā. Tas ir tas, ko man lika aizdomāties. Man kopumā vispār nepatīk tas termins kā tāds, vai ne? Jo tu sazvērestības teorijā tu samet cilvēkus kopā, kas ir varbūt kāds tic plakanai zemē, un tas ir, protams, absurds vai ne, pilnīgs. Te pašā laikā kāds tic kaut kādai varbūt politiskām slēptiem politiskiem plāniem, to arī tu nosauc par konspirāciju teoriju, vai ne? Un tad visi, kurus tu varbūt marķē kā konspirācija, sazvērestības teoristus, visi ir tikai traki un idioti. Vieglākais veids, kā pretinieki ielikt kaut kādā duraku maisā, lai neuztvert nopietni. Tieši tā. Un tāpēc šodien, ņemot vērā, ka mums bijuši tik 2 nopietnas epizodes, es domāju, mēs varētu parunāt par kaut ko mazliet interesantāku, par tādu jautrāku, varbūt teiksim tā nenopietnāku, bet tajā pašā laikā nopietni, bet vienkārši interesantu. Jā. Un nerunāt par pasaules galiem vai nekā mums dažreiz sanāca, bet padalīties ar interesantām konspirāciju teorijām. Nav izslēgts, ka kāds no šī aizvadīs līdz pasaules galam. Protams, mēs arī nonāksim beigās. Jā. Visādā veidā. Tā kā jā. Es arī tā kā veicu research šajā visā un tie materiāli, kas ir sagatavoti par teorijām, parasti ir ļoti labi. Kā izrādās, tas ir viens liels arī bizness. Ražot tādus materiālus ir alternatīva Netflixam, kurš stāsta tikai alternatīvās lietas, un cilvēki tiešām maksā subscription, ko $11 vai eiro mēnesī, un klausās alternatīvās ziņas. Tas mums ir iekšā. Dažreiz tiem materiāliem fons ir tik tāds spūkīgi, ka es vakaros mēģinot šo tēmu researchot, vienkārši nevarēju. Tā kā es slēdz ārā, bija pārāk bailīgi, tā kā gribējās omulīgāk. Tāpēc jāstāsta šeit materiāli no rītiem. Jā, man vairāk kā tādi atstāsti radās daži tādi, manuprāt, nozīmīgi jautājumi par tām teorijām, pie kuriem mēs noteikti pieskarsimies uz priekšu, jo es zinu, ka tev ir padomā jau vismaz viens ļoti labs bengeris, ko es daļai dzirdēju, kad es apjēdzu, ka es nebiju piespiedis rekordu pogu. Tikai pastāstu par vienu tādu aizvēsturisko. Tad lielāko prieku tev vēlreiz izstāstīšu un varbūt pat detalizētāk. Viens vārds pūķi. Yes. Tātad puķi vai ne mitoloģiski dzīvnieki, kas parādās galvenokārt ķīniešu kultūrā. Mēs esam redzējuši visus tos puķus, kas tur kustās, kur tie ķīnieši viņus nes pa ielām, viņiem ir visi tie festivāli parādēs. Jā. Bet interesanti lieta ir tāda, ka ķīniešu kultūra nav vienīgā, kur parādās puķi kā tāda. Jā. Ir bijusi, teiksim, esmu redzējis, ka skotiem ir kaut kas tāds bijis, vispār kopumā britiem, ķeltiem, teiksim, tur tajā galā. Tie ezera briesmoņi arī, man liekas, ir tādi puķveidīgi īstenībā. Jautājums, vai Nesija ir ezera briesma, vai tas ir puķis, jā. Bet kopumā tā mitoloģiskā daļa, kā par puķi, ir parādījusies tieši viduslaiku kultūrās diezgan daudz. Un tas interesantais arī ir tas, ka, piemēram, ķīniešu kalendārā tur ir mērkaķu gads, žurku gads un tā tālāk. Viens no 12 radījumiem ir puķis. Jā. Un puķis ir vienīgais mitoloģiskais zvērs šajā kalendārā. Ko es ar šo visu velku? Kaut kā aizdomīgi, ko mēs tik runājam. Un tas, ko es tev gribu pateikt, ka puķi ir īstenībā eksistēja kādreiz. Tā vismaz es dzirdēju. Man likās ļoti interesanta teorija. Un ka būtībā tā visa būtība ir tajā, ka, teiksim tā, kāpēc, lai būtu šis viens mitoloģiskais dzīvnieks, ko viduslaikos zīmēja visādos rakstos, dažādās pasaules vietās, pirms viņi visi komunicē, jo arī tajā laikā nav tā, ka ķīnieši tur staigā uz Eiropu un stāstīja par puķiem. Vai ne? Un tas stāsts ir tāds, ko es dzirdēju no šī dzīvnieku antropologa vai kaut kā tāda, ka puķi būtībā bija putni. Un ko nozīmē putns? Tas nozīmē, putniem ir tāda kaula struktūra, no kur nevar fosilizēties. Jā. Līdz ar to šajos viduslaikos vai agrīnajos, kuros viduslaikos
tā laika bruņinieki vai ķīnieši kaut kādi karavīri tos puķus vienkārši medīja un izkāva. Un viss, bet būtībā viņi bija īsti. Tāpēc arī viņi ir visos šajos zīmējumos, rakstos, gleznās un mākslas darbos. Bet būtībā viņi viņus izkāva un nekas nav saglabājies, tāpēc, ka viņi nefosilizējas. Jā. Starp citu, par kauliem runājot. Segojas, jā. Šī nav pārējais, nejūtro. Bija internetā smieklīgā bildīte, ka tas, ko mēs redzam, tas, kas tas ir, un tas, kā zinātnieki interpretē, bija zaķīša vai trusīša skelets. Tas, kas ir patiesībā pūkains balda zaķītis, un kā to uzzīmētu zinātnieki, ja tas būtu kaut kāds vēsturisks fosīlies, bija tāda pretīga ķirzeka, kurai bija tāds kakls uz leju, uz augšu, ap skeletu āda uzreiz bez spalvām. Attiecīgi, tu ap to skeletu var uzzīmēt tādu, rītīgi nesmuku būtni, kas izstāsta pēc kaut kāda pusdinozaura. Un, ja tie nezini, kā bija ar ādu, kā bija ar spalvu apmetojumu un tam līdzīgi. Bet, ja tie bija putni, vai tie bija tā kā spalvaini putni, vai tie tomēr bija, tā kā ar tādām ķirzakas ādām? Es nebiju klāt. Es nebiju vēl dzimis, bet es tik tālu es nezinu. Uzzīmēti jau ir bez spalvām, ne? Zīmēti ir bez spalvām. Lai gan tajā ģīnas mitoloģijā viņi tādi nav jau tā kā Eiropas pasaku filmās. Nav viņi tikai ķirzekas arī. Viņi nav arī tikai ķirzekas. Piemēram, tur bija kaut kāds tas kaut kāda multeni bija. Tur bija vispār ar rūsām tas puķis. Jā. Tā kā nezinu, vai tas ir īsts. Man liekas, vienmēr būtu jau forši, tas būtu īstenībā, vai ne? Bet runājot par tām vispār par spalvām un par putniem un tā tālāk, piemēram, ar dinozauriem jau arī ir tā, ka tas gan nav mīts vai tur sazvērstības teorija, ka būtībā tas, ko mēs redzējām Jurassic Park, kas populārākā dinozauru filma. Tur visi bija tādi lisie, vai ne? Tie dinozauri bez nevienas spalviņas, bet īstenībā dinozauri pēc savas būtības jau bija putnu priekšteči. Viņiem esot bijušas spalvas lielākajai daļai. Jā, nebija tik bailīgi. Jā, spalvainais dinozaurs. Tīreks ar tādām jaukām spalviņām, pēkšņi tās ķepas izstīdos, nevis tādas pretīgas, bet tāds piemīlīgs. Gribās vēderiņu pakasīt. Jā. Lūk, es tev nošokēju. Jā, šis tāds, ka pasaka vispār liekas, jā, kāpēc ne? Kāpēc ne? Taču nebijām klāt. Jā, un mamutus mēs piebeidzām. Kāpēc, lai mēs nevarētu kaut kāds putnus piebeigt, kas pie tam traucē mums, nevis tikai ēst dod. Jā. Par mamutiem. Labi, zini kā, par mamutiem jūs varat izstāstīt, bet šodien par sazvērstības teorijām nav par faktiem. Okay. Kur vēl mēs nebijām klāt? Kur vēl mēs nebijām klāt? Šim visam ir... Mēs nebijām klāt Mārim Briedim, tad, kad viņš tā kā viņš gan tad, kad viņš iestājās politiskajā partijā, gan tad, kad viņš filmēja to, kā lidmašīnas lido un atstāja sliedi. Chemtrails, okay. Precīzi. Un tas laikam diezgan nesen bija, kad viņš par to tēmu pacēla. Un atkal, kas man šajā tēmā liekas interesanti, attiecīgi, teorija ir tāda, ka attiecīgi valdība vai kāda cita ļoti varena organizācija lido ar lidmašīnām un no tām izsmidzina ķīmiskas vielas un aplēš, ka 1/5 daļa amerikāņu tic, ka tā tiešām ir. 20%. 1/5, jā, 20%. Attiecīgi, kāpēc to dara? Viens, lai tautu masās sterilizētu. Otrs ir, lai saīsinātu dzīves garumu. Tas ļaunajiem cilvēkiem augšā nepatīk. Un trešais ir, lai kontrolētu mūsu prātus. Nē, ir arī ceturtais, bet tas ir ārprātīgi garlaicīgs, lai kontrolētu laikapstākļus. Tas nav viņšīgi. Climate change, who cares? Nē, tas man liekas pat tur, lai īstajā vietā uzlīst un lai ir sausums un zemniekiem slikti, jo ļaunie politiķi tā grib. Bet, nav mūsu Mairis Briedis vienīgais, kas par šo uztraucas. Ir Amerikā ir Jaden Smith, tas Vila Smitha dēls, tāds ārprātīgi kolorīta personība, kas arī par šo bija iesprindis. Bet kas man šajā visā liekas dīvaini? Man liekas, diezgan loģiski, ka tu tici, ka tas kondensāts, kas nāk ārā no tā motora, ir kaut kāda ķīmija, ja vairs nevienam neusticies. Vienīgā lielā loģikas kļūda šajā visā ir... un vēl bija kaut kāda aptauja, kur prasīja 70 kaut kādiem zinātniekiem, kas ir ļoti tuvi ar šo tēmu,
un 69 vai, var sakot, bija daudzi, un viens tomēr bija tāds, kas nepateica, ka tas ir pilnīgs bullshit, kas bija interesanti. Tā aptauja tā kā stāstīja par to, cik ļoti tas ir, cik tā ir sazvērestība teorija, jo rekā visi zinātnieki domā, bet reka bija viens ar doktora grādu, kas domāja savādāk, kas ir interesanti. Bet sterilizācija, dzīves garuma saīsināšana, brīnišķīgas lietas. Kāpēc to darīt tik neefektīvi? Ja tu būtu nākamais solis aiz ķirzak cilvēkiem, bet tāds, kas vēl nav politikā, tāds neredzams pasaules pārvaldītājs, kas tiekās ar citiem čomiem, sadzer asinis un tad domā, ko tādu izdarīt sliktu cilvēkiem, lai viņus paverdzinātu un tavā šodienas, ko tu lieto Slacku vai kur? WhatsApp. Kas? WhatsApp. Tev WhatsAppā pie to-do lista ir kolēģi atsūtījuši, ka šodien vajag sterilizēt cilvēkus masās. Kā tu to darītu? Jo es tiešām to nedarītu no lidmašīnas. Es izmantotu kaut kādu Coca-Cola vai ko tādu. Zini kā? Es redzēju vienu video, kur Džeks filmēja lidmašīnas kaut kādas Amerikas dienvidos, un viņš teica, ka tie ir debesu dēmoni. Būtu vajag labais video. Bet labi, tas tā. Visādi brīnumi ir internetā, bet ja tādā padomā īstenībā tas, ko tu teici, vai ne, tur sterilizēt cilvēkus, kontrolēt viņu prātus, nav jau tā, ka nav bijuši arī citas sazvērestību teorijas, kur pēc tam ir pierādījuši, ka tās ir patiesas. It īpaši, un tas lielākoties ir bijis CIA izpildījumā. Bija, piemēram, par prātu kontroli vai ne, MK Ultra. Zini tādu? Baigi dzirdēts pastāstīt. Ir tas dzirdēts, MK Ultra bija, teiksim, tāda programma vai kā to nosaukt, laikam 70. vai 60. kurā... Tas bija ļoti auglīgs gads visām šiem eksperimentiem. Jā, bet vienkārši CIA baroja LSD cilvēkiem, kur to nezināja. Tas ir viņiem dokumentā, tagad ir atslapinots. Tur man šķiet, varēja būt cilvēks ar ļoti vieglām, kaut kā, vieglu depresiju vai kaut ko tādu. Tev nebija jābūt pilnīgam šizofrēniķim vai kaut ko tādu. Tev jābūt random čalim. Tu aizgāji pie psihiatra, un ja tev iekrita laimīgā lodze, tev aizveda prom. Bet es nezinu detalizēs, kā viņus izlozēja, bet tie vienkārši bija tiešām cilvēki, kuriem vienkārši viņiem baroja LSD un pēc tam pētīja. Tas bija tikai pierādīts. Tas, teiksim, vai tas prāta kontrole vai nē. Un tajā pašā laikā par neauglību. Ir taču visādi brīnumi bijuši, kur stāsta, kur ir arī pierādījusi par Āfriku, kur ir, teiksim, tā visādas eksperimentālās pēdējās vakcīnas izmantotas, kur Āfrikā tiešām mēģinājuši samazināt neauglību. Bet auglību. Samazināt auglību. Jā. Tā kā ir jau visādi, ir visādas sazvērestību teorijas, kuras tiešām ir atslapinotas amerikāņu dokumentos, piemēram, kur tas viss ir bijis patiesi. Nerunājot par nacistu izgājieniem visādiem. Bet tā kā tas atsevišķi ņemot nav nemaz tik traki, vai šis ir ērtākais veids, noteikti nē. Bet, kā samazināt? Tieši tā, es domāju, Coca-Cola ir katrā veikala stūrī, vai katrā pasaules stūrī, tev ir pilnīgi taisnības. Nopērc Coca-Cola un kontrolē Coca-Cola un dara to. Jā, un... Tā kā es nezinu, kāpēc cilvēki domā, ka kondensāts debesīs ir tur, lai kontrolētu. Ļoti neefektīvs. Un redz, ka atkal tās lietas, par ko viņi uztraucās, diezgan nopietnas lietas. Hei, kāpēc nē? Ja ir kaut kāda pamatstraume, sāk uzskatīt, ka pārāk daudz cilvēku, un kāpēc gan, lai kāds, kas sēž augšā, nebūtu par to aizdomājis vēl tālāk, kāpēc varbūt viņi nebūtu kaut kādus pasākumus jau uzsākuši, bet, kāpēc piestiprināt flakoniņu pie lidmašīnas un visu izkaisīt par pļavām. Cilvēki uztraucās, vai ne? Hei, man samazinās dzīves ilgumu. Es ticamāk, tev dzīves ilgumu daudz vairāk samazinās visas tās eļļas un fritētie ēdienu un paciņu ēdienu, ko tu pērc veikalā un visu laiku rīja un nesportot. nevis kaut kāds džeks ar aerosolu debesīs. Amerikāņiem tagad viņiem ļoti populāra lieta, ka viņiem ir parādījusies jauna svara ierobežošanas tableta. Neatceros nosaukumu. Tā ir Dānijā ražota, man liekas. Okay. Tas ir gan, man liekas, es kaut ko lasīju. Viņi jau ir iekļauj vai ir iekļaujuši pie apdrošināšanā iekļaujamajām, līdz ar to uzsprāgs un būs baigais piķis. Un viņam bija tas efekts, laikam, ka tev samazinās apetīte, tev krīt svars, bet līdz tam nāk arī tas, ka pastiprināti sāk degt muskuļi nost. Tāpēc, ja tu zaudē svaru. Gan, jā, un tam nedabīgā apjomā tie muskuļi var sākt degt nost, un skaidrs, ka ne jau visi apvienos tās tabletes riešanu uz sporta zāli,
Nu, ja tu to dari, tad jau baigies labinieks. Ja tu negāji pirms tam, tu neies arī tagad. Nu, jā, pastāv tāda iespēja. Vēl lielāka iespēja, ka neies. Un es redzēju to bildīti, kur zinātnieki ieskicē, kā cilvēks iztīsies pēc daudziem gadiem. Kāds ir plānoties? Tas, jā, nu, reku jau pamazām iezīmes muskuļi. Tur nebija muskuļi, tā kā muskuļi nebūs, būs kaut kādas smadzenes. Tas bija amerikāņi. Jūs redzat, ka Dānijā bija kaut kāds uzņēmums, kuriem šausmīgi akcijas uzgājušas gaisā, ka viņiem bija kaut kādas diabēta zāles, kas izrādījās, ka viņas tomēr var lietot svara samazināšanai. Kaut ko tādu. Es kādā ziņā klausos amerikāņu avotus, un viņiem tā ir karstā tēma, tāpēc, ka viņi iekļauj tā kā apdrošināšanas zālēs. Un, varbūt cerams, ka tie bija Dāņi. Let's go, Eiropa! Forši, tev varēs stūķēt burgerus tālāk. Jā, vēl viena. Coca-Cola no RMK Ultra vai ne tālāk, un viss var. Jā, dzers tabletes un viss. Īstīsies pēc mēsla, vienkārši nebūs muskuļi un būs milzīga āda, bet, vismaz svari rādīs normāli. Tā zāles nāk kopā ar to, ka, ja tu ied drusku pa daudz, tev nenormāli slikti pretīgi, tu var izvemties. Tā kā, ēdīs tā kā. Tu arī pamēģinās? Man nevajag, man svars ir 80 kg un man esmu 1,90 m garš un man tehniski ir pārāk maz. Tev ir zālītes tieši. Hamburgers un zālīti. Jā. Nu labi, atgriežamies pie sazvērstības teorijām. Jā, man tagad nākamā ir tāda visai, es teikšu visai garlaicīga, jo pēc puķiem, liekas, šis būs tāds šķidrais variants, bet attiecīgi internetā palika ārprātīgi populāri uztraukties par Amerikā atkal par Chuck E. Cheese picām. Tāda vietiņa, kur bērni gāja spēlēt tās arkādes spēles, viņiem bija bērna tusiņi un viņu ēdienas bija pica. Un tā pica arī bija piegādājuma un visi kaut kā pamanīja, ka tie picas trīsstūrīši, tās šķēlītes, ka viņas nesaiet vienādi kopā. Vai tu runā par Pizzagate tagad? Visdrīzāk. Okay. Es šaubos, ka kādam citam vēl tā ir bijis. Nē, kāpēc nē? Bet, attiecīgi, nevajadzēja daudz. Pāris youtuberiem un podcasteriem vajadzēja par šo tēmu parunāt un safilmēt, cik aizdomīgi izskatās šīs pizzas, ka viņas ir visdrīzāk salipinātas arī no pārpalikumiem kopā. Un kopā ar Covid tas uzņēmums gandrīz aizgāja pa burbuli, bet viņi vēl eksistē. Padēļ tās teorijas? Jā, jo viņi uztaisīja pāris YouTube superstāri, miljoni skatījumi, man liekas, tur 40 miljoni vai kaut kas tāds bija populārākajiem video. Un, izrādās, vienkārši viņiem tai picē tāda tekstūra, ka viņu griež un tie gabaliņi izstiepjās. That's it. Un par to bija tik ļoti daudz visādāku video un visi kā tādi. Man šo ieteica mana sieva noskatīties un pačekot, un mēs kopā skatāmies, un viņa tā riktīgi sabēdājas, ka bāds patiesībā ir tik garlaicīgi, jo tur, ka viņa to bija lasījusi un skatījusies, bija tāds, tik interesanti. Tiešām viņa dod patiesība. Vienkārši viņiem ir tīzli naži, burtiski diezgan tīzli, dēļ kodiem drošības noteikumiem, un viņiem pietiekoši tīzlas picas, kurām nav daudz nekā laba, līdz ar to viņas vienkārši izstaipās, kad viņas griež ar tām patizlējām uzpariktēm. Plus arī Redditā tika atrasti cilvēki, kas tur strādā, neviens nekad mūžā nav redzējis, ka viņi tur mečotu gabaliņus kopā. Bet, viņu brands, tā kā kļuva vairāk slavens, kā viņš jebkad bija bijis, un ne ar to labāko slavu. Līdz ar to, man liekas, cilvēkam ļoti gribās atrast kaut kādu konspirāciju teoriju un domāt, ka citi ir slikti un viņš ir labs, un līdz ar to tas pat atsitās pret vienkārši nevienādiem pizzas gabaliņiem. Jā, jautājums, kāpēc par cilvēki tic tam visam, par ko mēs vajag parunāsim, pēc brītiņa. Labi, bet es zinu, bija tāda Pizzagate, ja nemaldos, tā teorija bija tāda, ka, laikam, Domino's pizza vai kaut kādai citai pizzeriju ķēdēji, ka īstenībā katrā pizzerijā ir pagrabs, kur tiek slēpti bērni, tikai child trafficking. Šis daudz interesantāk. Zini šo? Kas? Tu zini šo stāstu? Nē. Kaut kas tam līdzīgs. Es arī nevaru to izstāstīt, cik kad tu man pastāstīsi, atcerējos. Kaut kas tāds bija, ka cilvēki domāja, ka tur bezmaz vai gāja lauzās iekšā tajās pizzerijās, jo meklēja kaut kādus pazudušos bērnus, kaut kādos pagrabos, kuri neeksistēja. Jā. Child trafficking ir, protams, milzīga problēma pasaulē, bet tas nenotiks ar šīm pizzerijām. Visdrīzāk, jā. Labi. Bet viņi bija optimizējuši piegādes ķēdes. Jā, tu paķer to bērnu, ieliec kastē un iešķipo. Pakomātus ieliek mazajos veikaliņos un stuff. Jā.
Ja tu izmantoši pakomās nav efektīvs veids, kā šipot bērnus. Skatoties, tev vajag dzīvo vai nedzīvo. Tie lielie iepakojumi vienkārši ir vienmēr aizņemti, tie skapīši ir. Jā. Tu jau viņu vari kāpēc aizņemti? Tāpēc, ka onkuļi sūta viens otram bērnus. Runājot par onkuļiem, pedofīliju un Epštīnu, es domāju, to mēs vēl paspēsim. Man liekas, tev vēl kaut kas labs padomā. Epštīn didn't kill himself. Nu, visdrīzāk, jā. Es domāju, dažiem nenogalināja. Tur ir ļoti aizdomīgi tas viss. Kameriņi izslēdzās uz cik minūti, 2 tieši tajā brīdī. Jā, kameriņi izslēdzās un neviens nav vispār tagad mēdījos nekā nav, neviens nav tiesāts, ja pēkšņi. Tur bija atrasta vīna, taču atzinās viņam tā Giselle Maxline vai kā viņai vārds tā čiksīt. Jāzinās, ka viņi kopā to visu tur darīja un neviens nav tagad tiesāts. Tas bija tik dīvaini, ka vienam ļoti, ļoti sliktam onkulim bija vienkārši sieviete partneri, kas citas jaunas meitenes vienkārši palīdzēja savaņģot un pierunāt, lai viņas piekrīt un pavelkās uz to pedofīliju. Bet principā nekas nav pierādīts un mūs tagad varētu labelot kā sazvērestību teoriju piekritējus, jo tas jau nav pierādīts. Nē, man var droši labelot, ka man vienalga, man patīk, tā ir interesantāk, bet mēs vēl drusku par Epštīnu vai kaut ko citu? Smaga tēma. Nevajag runāt par bērnu trafikingu. Vienkārši just saying, Bills Gates, tur tās viņa cels bija 20-30 reizes. Next topic. Sieva viņu pameta. Viņš jau ir veltījis visus pēdējos 20-30 gadus, taisot visādākus foundationus un spodrinot savu vārdu. Jā. Kaut kā tā arī sanāk, ka tos džekus, ko ieliek cietumā par pedofīliju un cilvēku tirdzniecību, viņi mēdz pirms tam uztaisīt foundations. Nepaspēja pirms, vienmēr taisa pēc, bet jūs taisa pirms, tad laikam labāk nosacījumi cietumā, var tikt ārā no cietumā, lai strādātu ar to foundation, plus tu vari laikam nosargāt savu naudu, ja sagrūd viņu tev. Jā, foundations nevienam nepiedara. Kā kurā, teiksim, tā jurisdikcijā, bet foundations tiešām nepiedara nevienam. Jā. Bet, īstenībā tā tēma ir diezgan tāda traka ar to visu, vai ne, teiksim tā, cik tur tā patiesība vai nav, bet par visu child trafficking, par human trafficking ar visiem, teiksim tā, pazīstamajiem cilvēkiem un vispār ar Hollywoodu kā tādu. Jo arī Hollywoodā tā ir tipa problēma un tā tālāk. Gan jau, pasties jau nevajag. Tu esi dzirdējis tos, kur tie visi mākslinieki ik pa laikam ir tie video, kur, piemēram, bija tās video, kur bija tas, kā bija tas īsais komiķis, tas melnādainais? Es zinu, par ko tu runā, bet Kevins Harts, jā. Viņš bija kaut kādā, viņš intervēja kaut kādu mūziķi vai kaut kādu meiteni, un viņa tur sāka teikt kaut kādas frāzi, tur kā, piemēram, es jau tur pārdevos tur velnam vai kaut kam vēl, un viņš viņai rāda kuš, tā kā te ēterā vienkārši klusē, tā kā nerunā par to vispār. Tā ļoti nopietni sabiedz par viņas tā kā dzīvību. Un es redzēju, baigi daudz tāds video, kur kaut kas tas galam nav tur tīrs, ka tur ir arī, vairāk būt tas viss ir iedomāts, ne tālāk, bet tur kaut kāda reperi, kur repo par to, kā viņš ir pārdevis savu dvēseli velnam un tagad viņš ir bagāts, vai cits kaut kāds ļoti daudz mūziķis, Katy Perry, piemēram, kas arī par to visu ir tur runājis un tā tālāk. Nezinu, kas tur notiek, es nezinu. Es nedomāju, ka tur ir velns vai ne kaut kāds čals ar ragiem, bet varbūt ar to viņi saprot kaut kādu tur mazliet tādu personificēšana, cita lieta. Tas Weinsteins arī, tas tur arī bija tāds interesants. Nezinu. Bet mazliet par interesantākām, bet tādām ezoteriskākām lietām vai kā. Okay. Ko domā par piramīdām? Forši 3 stūri, vai ne? Jā, tas ir, man liekas, brīnišķīgs veids, kā citplanētiešiem atlidot pie mums un uzlādēt savus lidojošos šķīvīšus mūsu magnētiskajā laukā un doties tālāk. Tas tā kā viršā. Virši intergalaktika. Jā. Labi, bet, piemēram, tu biji Eģiptē? Nē, esmu. Es esmu bijis Kairā un apstāties tās piramīdas. Crazy. Reāli crazy akmeņkrāvums tāds. Un tas stāsts ar tām piramīdām ir tāds, ka viņas tiešām ir ļoti precīzas. Un tur, kad runā zinātnieki par to novietojumu, ka viņas ir tiešām pēc kompasa novieto tās piramīdas un ka visas tās 3 piramīdas Kairā atbilst tieši Orion's Belt, tur, kas ir 3 karaļi vai 3 karalienes, kā kurā tur kultūrā valodā viņas sauc. Kas 3 zvaigznes, kas ir debesīs, kas parasti parādās janvārī ziemeļu puslodē tieši līnijā. Un tā kā saka, ka, piemēram, tā alternatīva teorija piekritēs, saka, ka tās piramīdas pēc tā ir konstruētas. Jā. Un es, piemēram, es vienkārši tā praktiski padomāju. Es nezinu, vai tā ir patiesība, es vienkārši forši par to domāt. Iedomājies tās piramīdas. Tur tie bloki ir 70 tonnas. Jā. 70 tonnas ir crazy. Grūti, jā. Tu jau šodien ar mūsu tehniku nav tā, ka tu aizēji paņem ar traktoru, pacelt 70 tonnas.
Okay, jā, kur viņi vienkārši tik daudz vergus atrada? Pat ja viņi dabū kaut efektīvu veidu ar milzīgām rampām, kā viņas dabūtu augšā, tad cilvēki mīra pēc kārtas, kur tik daudz viņus sadabūs? Saka jau, ka, īstenībā tas ir, ja mēs ticam, ka piramīdas celtajā laikā eģiptieši, tas stāsts ir tāds, ka tie eģiptieši, tie nebija vergi. Tā klasiskā izpratnē, kā piemēram, tur plantācijas, kas Amerikā strādāja, vai ne, viņiem bija day job, vai ne? Day job bija pļaut labību, un kad viņiem bija slapjā sezona, kad tur viss aplūda Nīla, viņiem nebija ko darīt, viņi gāja celt piramīdas. Tas nebija gluži tikai, viņiem par to arī laikam maksāja kaut kā tā. Jūs nesat ar pletnēm un tādā garā? Man liekas, nē, es nezinu. Vai tas vienkārši tāda standarta projektu menedžmenta taktika tajā laikā? Scrum project management, jā. Bet par to es nezinu, bet vienkārši tiešām tā padomā, tas nav tā, ka, viņi uzbūvēja rampu, un tad 70 tonnīgu akmens bloķi, un vispār tie visi granīta akmeņi, no kā ir piramīdas celts. Viņas ir 500 km attālumā augšatcē pa Nīlu, kas nozīmē, viņiem bija katru bloku jāved pa upēm. Jā. Un kad paskatās, piemēram, eģiptiešu zīmējumos, viņiem tur tās laiviņas bija tādas ļoti švakas. Jā, tās šaurās klišēs. Jā, tāds ar tām kaut kādiem tiem smukiem galiem. Principā kanoja ar smukiem galiem. Paņem tādā 70 tonu bloku aizved, un tajā pašā laikā arī pašās, Eģiptē, visur, kur tu ej, visur ir hieroglifi, viņiem tā patika, visi norasīt griestus, sienas un tālāk. Un pašā piramīdā iekšā neviena hieroglifa. Neviena, tas ir tā interesanti, jo par to rāmpu augšā 70 tonnīgi, tur akmeņus stumt, ko tu liki tos baļķus kaut kādus apakšā un stumi viņus. Otra lieta, kā viņi viņus atdalīja. Varbūt viņi tur atdalīja viņus ar kaut kādiem rīkiem, bet tajā laikā bronzas rīki, tas bronza ir sūdīgs metāls vai kaut ko vispār. Viņš nav acis, viņš ātri noturlēs. Tas ir crazy. Es neesmu, nav neviens vēl izskaidrojis, kā īstenībā eģiptieši to uzcēla. Kurš tavuprāt ir foršākais risinājums? Es nedomāju, ka uzcēlt ciplanētieši, lai gan es ļoti gribētu. Es nezinu cilvēku, kurš saka, ka kāda ciplanētieši, ko jūs te visi muldat. Cik forši tas būtu. Tas ir tāda whole new dimension of discovery. Tas īstenībā nav tā, kā mums stāsta. Man visas sapņus salauz, kad Trumps kļuva par prezidentu un nepateica, ka, ja kas ir citplanētieši, man liekas, viņš būtu pateicis. Moš viņam piedraudē, lai nesaka. To viņš tiks vēlreiz? Es domāju, viņš ar jaunu enerģiju nāk. Viņš ar jaunu enerģiju. 80-gadīgs prezidents, tāpat kā Baidens normāli. Viņš ir žiperīgāks par Baidenu. Viņš ir žiperīgāks. Viņš to saka, ka tas veids, viņš nekad dzīvē alkoholu nelietojas. Kas es redzu, kāds varētu būt. Visu dzīvi es skaidru prātu, neko nelieto. Tikai kokaīns, jā? Nē, viņš ir tur clean as hell. Trumps. Jā, ka viņš nevienu narkotiku, nevienu alkoholu. Viņš ir pilnīgi bez jebkāda apdulinājuma uzmācās sievietēm vispār, jo tas vienkārši dabiski ir iekšā. Tā jau nākamā sazvērstība teorija un mēdīja un tā tālāk. Bet jā, par piramīdām, un citplanētiešiem. Tas garais stāsts ir tāds, vai īsais stāsts par garo stāstu ir tāds, ka vienkārši to es esmu pats pastāstījuši veselā atsevišķā epizodē, es gribētu to pastāstīt, bet tā doma ir vienkārši tāda, ka eģiptieši atnāca un atradās piramīdas, kādas viņas ir. Jo, piemēram, arī Sfinksa, piemēram, ir tā, ka Eģiptē lietus bija 3000 gadus pirms mūsu ēras, Sahāra tūkstnes bija ļoti sauss. Tajā pašā laikā uz Sfinksas ir ļoti lielas lietusgāzes erozijas pēdas. Bet tur nevarēja būt tad jau viņi nevarēja būt uzcelt 3000 gadus pirms mūsu ēras. Tur ļoti interesanti par to vispār, par to, alternatīvās teorijas par cilvēces vēsturi, vai tiešām viss sākās 3000 gadus pirms mūsu ēras, tur ir tāda tēma, un man tik ļoti patīk, jo cik īstenībā forši būtu jums uzzināt, cilvēces vēsturi nesākās tur pirms pāris tūkstošu gadiem, bet viņi tur sākās pirms 30,000 gadiem īstenībā. Jā. Tas būtu, man liekas, var būt, ka tā nav, bet ja tas ir tik amazing. Man tas vienkārši, man sirsniņā tas satraukumu rada lielu, tādu priecīgu. Bet vēl paturpinot to pašu, ja tie nebija ne cilvēki, ne citplanētieši, tad cilvēki ar tādām spējām, kā mēs tagad interpretējam, kādas viņiem bija. Vai tur varēja būt kādas atklājumi elementārajā fizikā, ko mēs šodien nesaprotam. Noteikti ļoti daudz teorijas griežas arī ap to, ka viņi vienkārši mācīja izmantot fiziku tā, kā mēs nemākam.
Nē, tad tās teorijas, kas man liekas, bišķi neticamākas ir, ka viņi tur ar skaņu, piemēram, ar kaut kā, tur bija, ka viņi tur kaut kā dziedāja vai čentoja. To mēs taču būtu uzķēruši šiem 2000 gadiem mūsu ērā kaut kādu skaņu mēs atrast. Bet ir interesants piemērs, ar šito ir tas latvietis, tas kaut kāds kalniņš bija, viņš Floridā, Miami, kas tur tos arī tas korāja akmeņi, ka visi brīnījās, kaut ko viņš tur uzradās, pakluso sacēla viņus un aizgāja, teiksim tā. Tas ir, es noteikti domāju, ka ir ļoti iedomīgi, jebkurā gadījumā domāt, ka mēs visi zinām, kā tiek lietas darītas un kā tika viss darīts, jo padomā, tu zini, kurā gadā atklāja Antarktīdu? Nē. Kā tev liekas? Es, piemēram, kad uzzinājos, biju šokā. Tad visi var padomāt, kā viņiem liekas, kad atklāja Antarktīdu. Jā, gan jau neviens turien baigi nedevās, jo tur paliek augsts un viņi atklāja zemes uz... lai iet pirms kodiem 300 gadiem. 300 gadiem. 1848. Laikam. Nepilnīgi 200 gadiem. Vienkārši kontinents. Vesels kontinents. Bam. Diezgan bezjēdzīgs kontinents, bet jā. Bezjēdzīgs. Tur pingvīni. Pingvīni nav bezjēdzīgi forši. Bet iedomājies vienkārši veselu kontinentu. Vai arī penicilīnu atklāja 1910. gados. Nejauši. Džeks kaut kādu sviestmaizi tur atstāja vai kaut kas tur tās bija, nemaldos. Pirmo reizi mēs uzzinājām, kā Zeme izskatās pirms 60 gadiem. Īstenībā pirms aptuveni 20. 20? Man liekas, 20 gadus ir plakanā Zeme populāra. Tas ir, jā. To mēs atklājām vēlreiz. Pirms tam mēs interpretējām. Jā, pirms mēs interpretējām. Tā kā neko mēs nezinām par pasauli, par visu. Mēs taču nezinām, kas mums okeānos darās. Tā kā man liekas, ir ļoti iedomīgi teikt, kaut kas tā nav, es visu zinu, ja tu vienreiz izlasīji virsrakstu, man liekas. Jā. Dienas beigās, protams, vajag filtrēt, Zeme nav plakana, bet tajā brīdī, kad tu varbūt arī ļaujies šīm teorijām visam, tas arī ļoti interesanti. Tas ir interesanti pasapņot un par to padomāt. Tas tā kā ar alkoholu, tas var būt baudāms, bet tas rada atkarību un iznīcina ģimenes. Runājot par ģimeņu iznīcināšanu, vai tu zināji, ka ķirzaka cilvēku teorijas piekristēja uz... Amazing segway šodien. Vai tu zināji, ka aptuveni ķirzaka cilvēku teoriju piekristēja? Viņus gan grūti ielikt visus vienā grupā, jo tur... Kā kurš līderis stāsta, tur viss mainās. Tur jau nav tāda viena, nezinu, kā reliģijām ir svētie raksti, kuriem paudze caur paudzēm tos pašus lasa. Viņiem tur, viņiem daudz kas top uz vietas un interpretējas un tam līdzīgi. Bet tāda populārs viedoklis ir tiek lēsts, ka tikai vienai ceturdaļai cilvēku esot tīras asinis. Pārējiem ir kaut kāda ķirzaka cilvēku asiņa daļa, vai arī, daži, protams, ir tīrie, bet tie jau tur augšā sēž un gan jau kādreiz atnāca padreiskojās ar cilvēkiem, ja viņi iepatikās, un tad tās asinis ir aizgājušas arī tautās. Un tādās jaudīgākās ķirzaka cilvēku teoriju sektās ir bijuši slepkavību gadījumi, kad grupiņi sēž un visiem pielēc, ka šis mūsu draugs īstenībā ir ķirzaka cilvēks. Viņš ir iefiltrējies, un viņi vienkārši ņem un viņi nogalina. Bet, esmu dzirdējis to par ķirzaka cilvēkiem. Vispār mūsu taču logo, bet mūsu posteris ir mums tas ir sirdī, jā. Mums ir sirdī. Mēs esam atvērti dažādām lietām, bet par ķirzaka cilvēkiem īstenībā es daudz nezinu. Es zinu, Zakenbergs ir ķirzaka cilvēks. Būtiski cilvēki, cilvēki domā, ka tas ir ķirzakas. Kaut kāds ir planētieši, kas tas īsti ir tā ķirzaka? Te uzreiz disklaimeris, ja kāds ir dzirdējis savādāk, tad arī jums ir taisnība, jo šeit, laikam, visas ir taisnības. Bet, būtībā, tā ideja ir tāda, ka ir ķirzakas, cilvēki, tādas ļoti varenas būtnes. Daudzi saka, ka viņām ir bāzes stacija mēnesim tumšajā pusē. Mēnesis vispār ir mākslīgs veidojums. Attiecīgi tāda loģiskā ķēdīte ir ķirzaka cilvēki. Ķirzaka cilvēki ietusē ar kaut kādu, piemēram, iluminātu grupu, kas pārvalda pasauli. Tad ilumināti nav ķirzaka cilvēki? Tā ir tā cilvēku grupa, kur jau miksējas un kuri savstarpēji jau draudzējas. Un tad viņi tālāk kontrolē. Konflikti iekšēji. Es nezinu, viņiem ir konflikti, bet viņi tālāk jau kontrolē valdību, kur jau visi ir cilvēki. Tā vismaz vajadzētu būt, un tad tālāk jau esam pārējiem mēs mirstīgie. Un te atkal, manuprāt, ir tāda loģikas kļūda līdzīgi kā ar chemtrailiem, jo
tas mērķis esot tāds, ka ķirzaka cilvēki grib paverdzināt cilvēci. Nu, kāpēc viņiem tik slikti iet? Jo mēs tad baigi brīvi dzīvojam. Ja viņi ir tik vareni, tad jau mēs staigātu ar važām un sistu akmeņus vai ko tādu. Un tad es par šo domāju, man likās, varbūt cilvēkus var paverdzināt, arī liekot viņiem inovēt. Attiecīgi, ķirzaka cilvēki, viņi nezinu, no kurienes viņi tur ir atnākuši, bet viņi ir attapušies uz zemes, un te ir kaut kādi citi apstākļi, un viņi grib savu zināšanu enciklopēdiju paplašināt, lai viņi varētu, turpināt ieņemt universu. Un varbūt veids, kā paverdzināt cilvēkus tajā stadijā, kādā viņi ir attīstījušies pie mums zemē, ir likt viņiem inovēt. Un tad zakt zināšanas un tā, ar tā mūsu zināšanām, ko mēs šeit mūsu ekosistēmā redam. Jo viņiem varbūt viņa planētās, no kuriem viņi oriģināli nāk, ir pilnīgi savādāk. Viņi tur gāzveidā dzīvo vai kaut kā savādāk. Mēs nezinām. Un varbūt šeit viņi var dabūt inovācijas, jo tas man likās vienīgais loģiskais veids, kā viņi mūs paverdzina, jo visādi citādi mēs jau paši paverdzinam sevi vai arī labās valstis inovē. Varbūt tāpēc ir tāds tehnoloģiju bums un viss pārējais. Tas baigos līpas, bet ļoti labi tu arī grūti atrast. Savu teoriju uztaisīt. Jā, man grūti atrast to, kā ja viņi ir tiešām tik vareni, kāpēc mēs vienkārši visi vienādos kombizonos kaut ko nestrādājam viņiem. Jā, bet tagad padomā. Ļoti labi, jo man ir tev vēl kaut kas, ko pastāstīt šajā kontekstā. Bet tagad padomā, mēs esam vai neesam tur paverdzināti, vai arī ir kāds, kas visu kontrolē. Un te nav runa par, mēs jau visi esam vergi, jo mēs dzīvojam sistēmā, ko. Šeit runa par normālu verdzību, nevis tas ir filozofisks. Jā, bet tagad, filozofisks, nekas ir verdzības, skaidrs, ka mums ir labāk nekā mēs tur nesam tur kviešu laukā. Mums nesit ar pātagu, lai mēs kartupeļus raktu, jā. Bet, labi, tagad padomāsim par to kontroli. Vienmēr tas tas ir Illuminati vai ķirzaka cilvēki un tā tālāk, un vienmēr tur ir cilvēki, kas saka, mēs tur tiekam kontrolēti vai viss ir kontrolēts, bet īstenībā, ja tu tā padomā, piemēram, tur pašos amerikāņu mēdī. Visi mēdī piedara tur 3-4 uzņēmumiem. Kas tālāk piedara kodiem 3 private equity. I'm getting there, jā. Bet, un tie paši padomā par tās pašas ziņas, jā, Latvijas mēdī. Lielākā daļa Latvijas mēdī ir slikts tulkojums amerikāņu ziņām. Jā. Lūk, līdz ar to var jau būt, ka varbūt Latvijas tur mēdī nepiedara amerikāņu tiem 3 konglomerātiem. Bet viņi tev pārpublicē visu, lai to tā informācija, jo tev nav jānopērka visu, lai tu mēdī to telpu kontrolētu. Tālāk, jā. Tev ir jānopērk labs spēlētājs, plus jāmāk pārējos ielikt duraku maisā. Jā, lai viņi vienkārši paši, Amerikā liels realitātes šovs, visu atspriekšā, forši rakstīsim to, ko viņi raksta. Taču. Un tie konglomerāti, ko tu saka, bet tas ir fakts, ka S&P 500, kas ir Amerikā, principā, akciju indeks, 500 lielākie uzņēmumi Amerikā pēc tirgus kapitalizācijas, pēc to vērtības. 88% no šiem uzņēmumiem lielākie akcionāri ir BlackRock, kas noteikti visi dzirdējuši, State Street un Vanguard. Tādi 3 uzņēmumi. 88% viņi ir lielākie akcionāri. Luminors, Latvijas Luminorā BlackRock ir akcionārs. Illuminati. Tā kā varbūt kāds jau var teikt, ka tas ir nenopietni vai nopietni, bet fakts kā tāds nav jau jāskatās baigi. Jā, protams, ir visādas korporācijas tālāk, bet, piemēram, šādi 3 uzņēmumi kontrolē tur vienkārši visu. Tu nevari noslēpties. Tā kā vai viņi kontrolē pasīvu vai aktīvu, tas ir cits jautājums. Vai ne? Un tur jau mēs runājam par sazvērstību teoriju, bet fakts kā tāds, ka viņi kontrolē ļoti daudz, ir tīpaši BlackRocks. Tā kā, varbūt, līdz ar to, ja tu esi ķirzaka cilvēks, tad moši tu esi BlackRocks, Larrys Finks, valāda BlackRock moši ķirzaka cilvēks. Jā, bet, pasties, kāds nosaukums, vai varētu būt tā kā labāks ļaundara firmas nosaukums kā BlackRock? BlackRock. Mums ir melns galds, kur visi apsēžās. Tas īstenībā ir altāra galds. Jā. Kur viņi nolēja asins. Kaut ko tur upurē bērnu. Upurēt nosaktos bērnus no pakomātiem. Jū. Starp citu, ķirzaka cilvēkiem ļoti patīkot rituāli. Tā esot iezīme. Otra iezīme, ka viņi parasti esot rudi visbiežāk. Es esmu dzirdējis par visādiem arī visiem spēcīgajiem pēdiņās tur cilvēkiem vai politiķiem, ka viņiem ļoti patīk rituāli, visādas nezvērības, nežēlības, nezvērības vai kā to sauc. Jā, viņi tur stāv aplī un kaut ko dara un kādu pazemo, bet rituālistiski. Kaut kādas tur orģijas, nenormāli trakās neiedojamās ar rituāliem tā tālāk. Jā, atgriežamies pie Epštīna, ne? Pie Epštīna. Starp citu, vai tu zināji, ka Epštīna mājās glabājās
Klintona glezna. Glabājās vienā no viņa mājokļiem bija pie ieejas Klintona glezna, kur viņš sēž zilajā kleitā. Viņš ir uzgleznots, ka viņš sēž smaidīgs zilajā kleitā. Zilā kleita tā sievietes, ar ko viņš tur seksuāli izpriecājās un tad sameloja visiem, ka nē, un tāpēc viņš tika atstādināts. Iedomājos, ka tiem cilvēkiem ir kādā, es to saku tāds maidot, tas nav pozitīvi nekādā ziņā, bet cik viņiem ir fucking viss vienalga, ka viņu tās savstarpējās spēlītas ir tādas, ka viņi to uzglezno, pieliek pie sienas un ierēt savās mājās. Mēs par to runājam. Šausmas, Klintons savu sieviņu piekrāp, ko, un tad ir kaut kāds čalis, pie kura mājās ved mazgadīgas meitenes, viņas izvaro, un viņam pie sienas ir kā prikols pielikta mēme, ļoti dārga glezna, kur uzgleznots Amerikas prezidents, kas ir viņa čoms. Tas ir kaut kāds pilnīgi cits līmenis. Bet par pašu Epsteinu, nav jau tur pierādīta teorija līdz galam, vai ne presē, vai nav mēs baigi cietumā ielas par human trafficking vai child trafficking ar Epsteinu. Jā. Bet tur jau ir nākamā teorija par Epsteinu, vai apakšā tam visam, ka īstenībā Jeffrijs Epsteins bija Mossad aģents, Izraels spēcdienesta aģents. Ebrejus visiem ļoti patīk likt teorijās. Viņš ir ebrejs, bet tā doma bija tāda, ka Epsteins ir viņu oriģināli, viņš ir viņa aģents, un viņš ir izveidojis šo te visu, to teiksim tā, amorālo vai neētisko visu to savu operāciju, tik izveidoja operāciju. Un, piemēram, aicināja visus politiķus, ietekmīgus cilvēkus, un teiksim tā, lai viņiem pēc tam ir informācija un ieganst viņus nomelnot. Jā. Ka, respektīvi, tā sazvērsības teorija tāda, ka būtībā liela daļa politiķu varētu būt Izraēlas spēcvienības marionetes, jo viņi jau klausa, vai ja Bills Clintons neklausa, ko viņam teiks darīt, tad viņi izlaiž informāciju nolpudenī. Tas zilās klaitas sieviete ir puķītes. Jā, un tā ir, ka Izraēla kontrolē ASV, tas tā sazvērsības teorija. Nē, Epsteina mājās esot bijuši tikos 500 kameras. Jā. Un viņš tusē ar Billu Gates un tāda līmeņa džekiem, viņam ir kompromāts pilnīgi pret visiem. Jā, tieši tā. Un tā kā tu prasīji, piemēram, vai ir efektīvs veids, kā cilvēkus ietekmēt, ir smidzinot kaut ko gaisā. Nē, bet vai šis ir efektīvs veids? Manuprāt, ja nometam nost bērnu izvarošanu, diezgan efektīvs veids, jā. Tur ir traki, jā. Kaut ko foršāk man pastāst labāk. Šitais atkal tik tumšs par bērniem un par visādiem čāriem. Es tev par puķiem un piramīdām, tu man par Epsteinu. Es pēc tev par vēl lielākiem briesmoņiem pastāstīju. Es varbūt turpinot tos pašus ķirzak cilvēkus, man iedusmoja tāds čalis kā Davids Itzke rakstās. Viņš ir čalis, kas mācīja kapitalizēt to visu, par ko mēs tādu runājam, vai tagad to sauc monetizēt. Tāda jauna profesija. Jums varbūt startupā kaut kas tāds drīz parādīsies, monetizācijas eksperts vai kaut kas tāds, kas izdomā, kā no kaut kā nopelnīt naudu. Par viņu bija stāsts, ka viņš bija futbolists, viņš bija sporta komentētājs Anglijā. Un tad viņam bibliotēkā kāds iečukstējis, lai viņš aiziet uz kaut kādu plauktu, un viņš tur aizgāja, un tur laikam bija grāmata par sazvērestību teorijām. Viņš saprata, ka viņu no augšas kāds ir uzrunājis, un ka viņš sāka tajā tēmā riktīgi iet iekšā. Tad viņš kaut kā sasauca preses konferenci, laikam, tieši par to, ka kad viņš izlasīja un saprata, ka ķirzak cilvēki valda pār pasauli, tad vienā brīdī vienkārši sačakarēja savu jebkādu publisko tēlu, tā kā pasakot to visu. Jo viņš par to bija pīstam uztraucies, viņš bija gan nopietnas čalis, lai spētu sasaukt preses konferenci. Un tad viņi tur visi norēca, bet beigās viņš uzrakstīja vairāk kā 20 grāmatas. Uz viņu regulāri pie viņa brauc sādākie to sazvērestības filmu žurnālisti, arī skeptiķi, viņu filmē, viņu intervē, viņš esot vērts kaut kādus 10 miljonus, kas nav, pastoties visādākus tech bros, tas nav daudz, bet 10 miljoni ir cienījami, īpaši ņemot vērā, ka viņam tādi 70 gadi, priekš tās paudzes, man liekas, tas tāds labs piķītis. Līdz ar to viņš pavadījis dzīvi. Man liekas, cik es pastījos, kos materiāls par viņu izstāst, ka viņš tam visam tic, vai arī perfekti tēlo. Viņš ir darījis to kam ticēja, un viņa prāt padarījis pasauli labāku, nopelnījis labu naudu.
Tā diezgan jauki. Tie tas, ka viņš pavalkas tādākus durakus līdzi, kas viens otru pēc tam nogalina, jo uzskata, ka viņi tur brāļi ar māsām ir ķirzaki cilvēki un tas, ko es iepriekš teicu. tie Amerikas gadījumi, ka tā, bet visādi citādi Reku Čalis mācāja monetizēt šo visu. Es biju dzirdējis par viņu, viņš laikam bija Rogan, bet kaut kad bija vienreiz. Bet es neesmu to sēriju. Tāda inčīga mati, tā kā bļodiņa, bet ar formu. David Icke, ja? Jā. Tad visi pēc podcastu pasmies citu podcastu par David Icke. Tad šis, man liekas, es ceru, ka mums šo tēmu izdosies iznest, bet man liekas super svarīgi. Lai kā tur būtu, bet mēs nonākam pie tāda... pie tādas bāzes, kad visu ir viegli izskaidrot, ka pār pasauli valda ķirzaka cilvēki, ir kaut kāds spēks, ko mēs nespējam saprast un kontrolēt. Lai būtu interesantāk, nesauksim to par dievu, bet par ķirzaka cilvēkiem un pieliksim tur visākus specefektus un sasaistīsim tos ar cilvēkiem. Un tad tā sistēma ir, ķirzaka cilvēki, kaut kāda iluminātī, tad ir uzpirktā valdība un tad mēs nabadziņi apakšā, kas no tā visa cieši. Skaidrs par Amerikā ir visādi superzvaigznes, bet parunāsim par Latviju. Kas tavuprāt varētu būt Latvijas ķirzaka cilvēki, kā viņi tajā mūsu scēnā varētu darboties? Un kuri varētu būt labākie patiesības paudēji, kuri patiesībā iespējams pret viņiem cīnās. Viņi tikai nedrīkst pateikt, ka viņi pret viņiem cīnās. Viens no tiem, kas cīnās pret tumsu, manuprāt, ir Mairis Briedis. Viņš nekautrēja sabojāt savu tēlu, un viņš par tiem chemtrailiem visu pateica. Bet kādu tēlu? Taču ir Vatņiks. Labi, jā. Viņam bija skaisti uzbūvēts Lačplaša tēls, bet tas nenāca tieši no viņa. Viņš vienmēr bijis pro-Russia. Tā kā, jā. Es nezinu, kas Latvijā jau mums viss pa lielam skaidrs. Noteikti viens no taisnības paudējiem ir Hermaņa kungs, jo viņam izstāsta, ka viņš tūlīt ir, kad viņš runā, liekas, ka viņš tūlīt pateiks līdz galam, ka Spriņģi ir ķirzaka cilvēks, bet viņš nedrīkst to teikt, bet var just, ka viņš zina vairāk kā mēs. Tu redzēji to interviju ar viņu? Jā, bija ļoti laba. Bet tu tā nopietni tev jūties, ka bija laba vai arī? Nē, es nopietni saku, ka viņa bija laba. Es nevaru iedomāties. Man tas scenārijs, kad visi nobalso par vienu partiju, kuras mērķis ir samainīt sistēmu, man liekas, man tas liekas drusku absurdi, bet viņš jau labas lietas runāja. Par to. Mēs iepriekš drusku par šo tā kā parunā, nevar teikt strīdājāmies, mums vienkārši neskrita viedokļi, bet mums sakrita viedokļi par to, ka viņš ļoti lādzīgs čalis. Man liekas, Latvijā vispār tas galvenais ir tas, ka, Amerikā cilvēki par daudz izsaka viedokli un Latvijā par maz. Tas, ko viņš runāja, ka pasties, kā viņš... Labi, tur varbūt tu nepiekrīt par to, tu saki absurdi, tur uztaisīt partiju un pēc tam, samainīt kaut kādu sistēmu un pēc tam izjaukt partiju. Ok, varbūt, bet kā viņam kā tas žurnāls apvainojas un kāpēc tam rakstīja visi žurnālisti. Es nezinu, vai viņš ir konspirācija teoris, bet kaut kādu sāpīgo tādu. Jā, bet kā visi žurnālisti, ne visi ļoti daudz pavilkās. Tad, iespējams, viņi ir kopīgas kopienas biedri un aizstāv viens otru. Tev finansē no publiskās naudas un publisko naudu kontrolē viena partija. Bet tā, redz, zvērstības teorija. Jep. Zvērstības teorija. Kuri varētu būt sliktie? Vai arī pat nav sliktie? Visvieglāk fiziski atpazīt cilvēkus, pēc tā, ka viņš ir nedaudz ruds un viņam ir tādi izteiksmīgāki zobiņi. To es arī YouTube'ā sapratu. Ilkņi. Man, piemēram, diezgan izteiksmīgi ilkņi. Par ķirzaka cilvēkiem. Kuri ir tie ķirzaka cilvēki vai arī ķirzaka cilvēku kontrolētās personas? Es teikšu, dažreiz es teiktu, ka Levits noteikti bija ķirzaka cilvēks. Jā, man gribās par Kariņu nosaukt. Kariņš un Levits tādi ir tādi ķirzaka cilvēki. Kariņš tīri fiziski, viņš izstāst tāds, viņš kā tāds, es mēģinu būt cilvēks. Viņam ir Zuckerberg vibes. Esmu garš, talds vīrietis, un es mēģinu būt cilvēks. Apmēram. Jā, apmēram izgudrot jaunu vārdus. Nācis no Amerikas kontinentu. Jā, tas ir ķirzaka cilvēku kontinents. Bijis tur, bijis apstrādāts, saprogrammēts un atvests šeit, lai tiktu galā ar postpadomju valsti un pakļaut to viņu līdz galam. Kontrolē, Luminoru pārdot BlackRockam, jā. Jā. Viss Kariņš ķirzaka cilvēks. Taču ABLV banku jau panāca kā aizvēra. Bet šajā visā stāstā parasti, tas bullshits parasti nāk no rietumiem, un rietumi parasti konfrontē sevi, un tad šajā visā vienmēr Krievi un Ķīna izklausās kā vienmēr labie.
Labi, jā, nē, vienkārši tas tāda popkultūra, vai ne? Tas ir, bādā man sazvērstības teorijas, tas taču ir izkliedējošies. Kuram nepatīk laba konspirācija teorija? Es, piemēram, Facebookā pievienojos tiem Flat Earthers Society. Amazing. Tu tā kā, kad 5 minūtes un vajag aizpildīt laiku, un es vienkārši atveru Facebook un pavadu 10 tur balsot. Tur tā ir tik interesanti redzēt, ko tie cilvēki raksta. Tā kā tas taču cilvēkiem vienmēr ir interesējis, vai ne? Tas, jo mazāka kontrola tev ir par savu dzīvi, jo vairāk tu mēģini kaut ko atrast, kā viņu izskaidrot. Jā. Un es domāju, tas arī, vai cik es saprotu, tas ir tas, kas laikam cilvēkiem sazvērestību teoriju piekritējiem liek ar vien apstādākām teorijām arī ticēt. Ja tu domā, ka Zeme ir plakana, tu esi off, jā, tu esi no loģiskā grida, un tu arī iet, cik tālu tu gribi. Es vispār par to domas ietekmēšanu, vai ne? Bet tas, protams, ja tu nesaproti, kā rodās. Man vai tev mums ir grūti par to plakanu no Zemes saprast, ja cilvēks nesaprot. Cilvēks kā tāds ir sociāla būtne, vai ne? Viņiem gribas būt daļai no komunas. Tas ir bioloģisks funkcieris, izdzīvošanas funkcieris. Tev ir jābūt daļai no komunas, ja ne, tev leopards apēdīs džungļos. Un tad varbūt tas ir tāpēc, ka cilvēkiem grib būt daļa no komunas, viņš pie reizes vēl ir tāds apjutis, tāpēc viņš, kur ir cilvēku grupiņi, kas saka, ka Zeme ir plakana, davai, malcam, es arī piekritīšu, un tagad esam komunā, mēs tur apmēramies, tu sēdi tajā savā eko-čemberī un tā tālāk. Viņus pat iespējams vairāk satvina, nevis tas, ka viņi tiešām domā par to, ka Zeme apaļa, bet viņu pretinieks. Viņi netic, viņi ir pievilti. Viņi noteikti ir arī pievilti no kaut kādas valdības puses un tam līdzīgi. Un, ko tur pārmetīs. Bet vēl par kur Latvijā varētu būt ķirzaka cilvēki, no kultūras cilvēkiem. Tur noteikti arī kāds ir iefiltrējies. Tu, man liekas, ir ideja, jo tu tā velc tā, ka tu gribi man pastāstīt. Es izstāstīju savais, man ir pierakstīts, ka cīnītāji pret viņiem ir, galvenie divi varētu būt Hermanis un Briedis. Bet ķirzaka cilvēki ietekmētie, vai arī slēptie ķirzaka cilvēki, man ir tā arī uzrakstījis Kariņš, Slīpsvītra, Levits, jo viņus arī viņus arī brīnišķīgi ir internets apvienojis zem saukļa Kariņa un Levita režīms. Un skaidrs, ka tad Spriņģei būtu jābūt viņu pārstāvēju žurnālistikā. Es te zinu, kas ir rīktīgais ķirzaka cilvēks, lielāks par Kariņu un par Levitu. Mūrniece. Jā. Viņi ir tik weird. Jā, ja šie mūsu nosauktie varētu būt ķirzaka cilvēki kontrolēti, viņi varētu būt ķirzaka cilvēks. Viņi ir tās, pasties kā viņi. Tas tāds ir, viņi tik jocīgi. Ir tāda, es nezinu, par ko viņi dzīvē runāt par pogām uz žaketēm. Izstāst, ka viņi mēģina būt cilvēks. Jā, ka viņi mēģina. Tā varētu būt galvenā īpašība, ka izstāst, ka viņš mēģina būt cilvēks. Jā, tā kā tas viņa ir rīktīgais ķirzaka cilvēks. Kas vēl? Tad Kariņš, Mūrniece, Levis ir tādi točni top 3 ķirzaka cilvēki. Tas ir pats labākais, ja kāds pirmo reizi dzirdēs šo epizodu, viņi nebūs nemazākās nojausmas, vai mēs esam nenormāli, vai kam mēs ticam, kāda ir politiskā nostāja, te viss ir šķērsājumi. Viss pareizi, man liekas, viss pareizi. Mēs runājām, ka mums būs jāatrod laiks un enerģija, jāgrēst īsiem materiāliem, un kad tu teici to īso frāzi, dinozauri ir īsti, bet puķi ir īsti, un likās, perfekti. 3 sekundes YouTube short, jā. Bet Latvijas ķirzaka cilvēku schēmā, sistēmā, kur tavuprāt ir oligarhi? Jo senāk mums noteikti būtu licies, ka viņi ir ķirzaka cilvēku pusē. Bet tagad visi oligarhi ir tādā cietēja un tautas pusē, tā PR ziņā ielikta. Jā, Šlesers to, tiktu kā Šlesers stāstīja, ka sviests maksā 50 centu Lietuvā. Tā kā oligarhi tagad baigi labi ir. Es nezinu, varbūt, ka viņi tiešām tagad viņas naudiņu sapelnījuši godīgā ceļā, un tad viņi cenšas palīdzēt tautai. Tur viņi bija pēdējie, kas turēja cilvēku varu šeit, un viņi ir zaudējuši. Bet joprojām ķirzaka cilvēkiem, ķirzaka cilvēks ir arī tādus rietumu kontroli. Tas jau tas pats. Jo tur ir tā teorija lielā, vai ne, ka Kariņš un Levis ir atsūtīti kā kaut kādi iebraucēji Latvijas tautu nokontrolēt un nospiest uz ceļiem. Nezinu, vai tu ķirzaka cilvēki, mūžu Blackrocks. To es nezinu. Es nezinu par Latvijā par ķirzaka cilvēkiem. Man liekas, mums tādi cilvēki diezgan chill ar viņiem viss ir. Nezinu, mums ir ķirzaka cilvēks. Tu mums ir ķirzaka cilvēks. Es? Jā.
Man dažreiz liekas, ka es nesaprotu, kā pareizi. Ja kādzās mani filmē, es aizmirstu, kā vienkārši staigāt. Es jūtos tik neveikli, es pieļauju, tā jūtos ķiržak cilvēki. Viņiem vienkārši jāatzīst, ka cilvēki viņi nezina, kā. Es piefiksēju šovas ir kādzās. Jā, es redzu, ka mums notēmē kameru, un es saprotu, es nezinu, kā pareizi iet. Es tikai sajūtos tik neveikli. Mums ir moši kaut kādā ārpus ķiržak cilvēkiem kaut kāds fun fact vēl par sazvērstību teorijām. Nav, bet par ķiržak cilvēkiem. Atkal, cik tu vari par tiem ķiržak? Kāpēc tik ļoti visi ir pavilkušies uz ķiržak cilvēkiem? Un ar visiem es domāju, un šodien cilvēkiem esot smadzenēs atsevišķi kaut kādas neironi vai neironu daļas vai grupas, nezinu, kā to pareizi nosaukt, kas reaģē tikai uz reptīļiem. Attiecīgi, mums ir evolūcijas ceļā bija ļoti svarīgi neuzkāpt uz čūskas. Un mums ļoti dziļi kultūrā ir tas čūskas faktors. Bibliska čūska un vispārējais. Attiecīgi, mums ir bezmazliet ģenētiski iekodēts, ka reptīļi nav labi, jo viņi ir bijuši indīgi un viņi neko ar viņu neizdarīs. Galvenais izvairīties no viņa. Nē, bet tu sastopi lācis mežā, viņš arī diezgan bīstams tur, viņš apēd un lācis tu cīnies, jā, bet čūska vienkārši tev jāpamana. Līdz ar to ir tas, ka tu ej pa mežu un tu visu laiku čeko zem kājām. Un ja tu pamani čūsku, tev smadzenes momentā norēģē, ka apstājies norausties varbūt pat ātrāk, kā tu pats apjēdz. Un varbūt tāpēc tā ķiržaka teorija tik ļoti ir aizgājusi, jo tas ļoti forši notrigero cilvēku smadzenes. Tā kā subconsciously, ja? Jā. Okay, ja tur ieliktu lāču cilvēki, ļaunie lāču cilvēki, neaiziet. Diezgan forši tas spēcīgs dzīvnieks, vai arī pūkains un mīlīgs dzīvnieks, medus, bet, lizard, viss tāds augsts, nepatīkams pieskāriena. Ok, tas ir īstenībā diezgan interesanti, jā. Tas ir variants. Cool. Es te nebiju iedomājies. Tu pats izdomāji? Nē. To es arī atradu. Interneta dzīlēs. Ko tu vēl atradi? Īstenībā neko daudz. Man likās, ka mums aizies diezgan tālu saruna par Latvijas eliti, bet tiešām man nekas cits prātā, kā 4 cilvēki nenāk. Jā, pretī Lāčplēs briedis. Tu ticījā, un tu zini, piemēram, stāstus par Bigfoot. Kāpēc nē? Tas tā kā tiešām kāpēc nē? Tas kaut kāds vienkārši bombas mežā ir. Es nezinu, tas Bigfoot, kāpēc, lai mežā būtu kaut kāds spalvains? Tie Bigfoot sighting jau ir bijušas Amerikā, pa visu Ameriku, un viņi tie Bigfoot sighting tieši ir kalnos. Labi, kā, loģiski, ja tu ir tāds zvērs, tad viņš ir kalnos, bet Bigfoots jau būtībā ir kaut kāds neandertālietis, vai kaut kāds homo erectus, vai kaut kas tāds. Homo erectus. Vismieklīgākais no visā. Jā, tā kā agrīnais cilvēks. Es nezinu, man likās ļoti jocīgi kaut kāds viens palmenis tur čaus mežā. Bet čupakabra bija īsta. Jā. Tā ir īsta lieta. Tas nepatīkams dzīvnieciņš. Kaut kāds zvērs tur bija, tagad tā kā bija īsta. Tikai es domāju, vienkārši tas, ko mēs runājam, parāda īstenībā to, ka baigi svarīgi ir filtrēt. Man ļoti nepatīk svarīgi ir filtrēt. Tas man nepatīk, tas ļoti subjektīvi. Drīzāk ir tādas pilnīgi absurdas lietas, kā plakana zeme. Tad ir lietas, kas bija sazvērstību teorijas, bet ir pierādītas. Un tad es teiktu ļoti daudz, kas ir kaut kādā pelēkajā zonā. Jo ir jau arī tas, vai ne tas, ja tu zini, ka kaut kāda informācija izplatās, kas ir patiesa, tu iemet iekšā kaut kādu pilnīgi absurdu, un tad vai ne tas cilvēks, kurš lasa, viņš novērtē, ok, šitā daļa īstenībā normāli, bet pagaidi īstenībā, tur viņi saka, bija sarkanā krāsā cilvēki, nē, tas viss ir muļķības. Starp citu, šovasar bija izcils piemērs. Es tikko par to iedomājos, un es saprotu, ka skaitļus esmu aizmirsis. Tā kā būs vien jātic vai arī jāignorē šis pēc ieskatiem, bet vai atceries, ka bija pozitīvs, viņš bija atkal Rīgā, un tad parādījās, tas laikam staķa laiks jau tuvojās beigām, un tad parādījās tā ziņa, ka hei, Rīgas doma entos tūkstošus dod, tā kā lai atbalstītu pozitīvus. Un daži no kodiem politiķiem bija ielikuši, ka tur Sams Smits uzstāsies rekādam, viņa tā jaunā
jaunā estētika ir tāda, nezinu, daudziem nesaprotama, un tas ir fine, bet tā viņa doma bija, ka, reku pasties, kādas izvērtības, un par šito Rīgas doma maksā, bet tas bija tāds viens sīks viedoklis. Īstais jautājums bija, kāpēc Rīgas doma tagad, kad nevar tikt ar daudzām savām lietām, galā dot tos daudzos tūkstošus, tā kā privātam pasākumam, kas ir normāls jautājums. Un tur arī izdalot uz dalībnieku skaitu, es atceros kalkulatorā izdalīt kaut vairāk eiro, un likās, diezgan daudz priekš biļetes cenas un tās proporcijas. Bet viņa automātiski ielika tajā, ka tu esi kaut kāds stulbenis homofobs, ja tu uzdod šo jautājumu, ka tu mākslu nesaproti un tam līdzīgi. Un visu tu automātiski, ja tu uzdevi šo jautājumu, viņi perfekti nostrādā, ka tev ielika duraku maisā. Un tev nebija jautājums, vai viņam to naudu vajadzēja dot, vai nebija drusku par daudz priekš privāta naudas pelnīšanas pasākuma, bet automātiski tu biji tas cilvēks, kas, acīm redzot, ir stulbenis un nesaprot mākslu. Lai gan tur nebija. Tur vienkārši viens cilvēks nejauši pieminēja šo mūziķi, to Sam Smithu. Tur bija daudz citi mūziķi. Viens pieminēja viņu. Cilvēks saprata, ka šito var uztaisīt riktīgi labu materiālu un visu nopolarizēt, un to izdarīja. Un kā tas viss praksē, man liekas, strādā. Tas kopumā tā ir, ja cilvēkiem ļoti patīk vispārināt lietas un samest kopā to, kas vispār nav saistīts, un cilvēki nemāk nodalīt tēmas vispār. Vai tas ir runa par šādu, par diskusiju vai ne, un vai tas ir runa par sazvērstību teoriju kā tādu. Tāpēc es sākumā teicu, ļoti man nepatīk šie vispārīgie termini, vai ne? Jo tas diezgan, kā tu saki, tā implikācija ir tāda, ka kopumā vienkārši viss tiek samests vienā maisā un vispārināts. Bet es tevi to Samu Smithu, zini kā, homofobi vai ne homofobi, padomā, 70% piemēram sabiedrībai nepatīk geji. Piemēram, nepatīk. Vai tas ir labi, slikti? Pieņemsim, ka slikti. Okay. Bet tajā pašā laikā 70% sabiedrības negrib to naudu, negribētu tam dot naudu, kāpēc ir jādod. Tur vispār nav runa ne par viņu, ne par gejiem. Tur jau tā lieta, ka mēs tādu par to runājam. Tā jau uz mums tas ir nostrādājis. Jautājums bija, vai uz katru cilvēku, ko tur 5 eiro, nebija drusku par daudz, un vienkārši finansējums no pilsētas. Un vispār nekāds sakars ar gejiem vai tam līdzīgi, bet let's go, nosauksim kādu par homofobu un tumsoni, un problēma ir atrisināta, jo neviens vairs nestīsies uz īsto jautājumu, ko sākumā uzdeva. Protams, nevar jau visu pārmest tikai tiem, kas perfekti izmantoja šo visu, jo tie, kas pacēla šo tēmu, bija gan muļķīgi, lai to izdarītu visstulbākajā veidā, pie kā arī var pieķerties. Tas jā. Tā. Tik tā. Bet man liekas, mēs esam pabeiguši šo. Es domāju, šo tēmu esam pabeiguši. Iesakām visiem neticēt visam, ko jūs, protams, redzat, bet ticēt nedaudz vairāk. Ticēt nedaudz vairāk, kā mēdīja vai māma jums liek, jo tomēr pasaule ir pilna ar dažādām mistiskām, vēl neizskaidrotām lietām, vēl ir vairāk mūsu vēsture, pat nesenā vēsture. Un tur ir atvērs prāts, jo tā vienkārši interesantāk dzīvot. Un ja jūs tomēr uztrauc ļoti tas, kas notiek Amerikā, un bail no tā, ka Trumps būs prezidents, varbūt viņš pateiks kaut ko interesantu. Jā, es joprojām ceru, ka mans lielākais mērķis dzīvē ir, lai kāds man pasaka, ka ciplanētieši ir īsti. Tehniski jau no viņa valdības kaut lielākais mērķis dzīvē, bet tas būtu superīgi, ja tas tā notiek. Tehniski jau no Amerikas valdības kaut kādiem tur dienestiem vai kaut message ir atnācis, ka mums ir lidaprāti un iespējams viņi nav no zemeslodes. Tā kā hinti jau ir iedoti. Tā tēma attīstās un mēs pie tās atgriezīsimies. Jā. Ko tad jau līdz nākamajai reizē? Paldies tev, prieks tev redzēt. Čau, nieki.